Sveiki! Šobrīd atrodamies lauku ceļotājā. Un mans sarunas partneris būs tātad Agita Birziete, kura ir LIA, jeb Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu vadītāja, tieši māju kafejnīcas, un Asnāta Ziemele, lauku ceļotājs mūžu mūžos. Sveiki! Es domāju, ka jau laikam 3, vismaz manā apziņā 3 gadi ir ar mājas kafejnīcām. Jautājums ir, kur tas ideja radās? Tā ir Latvijā radusies ideja, Baltijā vai kaut kur ārpus? Jā, mēs viņu nošpakojam. Runājam skaļāk, lai tauta dzird. Labi. Mēs viņu nošpakojam no igauņiem, bet igauņi saka, ka viņi esot ieskatījušies Somijā. Kaut kas līdzīgs bijis, bet tad, kad viņi ir atnākusi tā tradīcija uz Igauniju, tad jau viņi ir savādāki bijusi. Tā kā Somijā tomēr nav 1:1 tas, kas bija aizsākts Igaunijā. Mums bija viens Eiropas projekts, kas bija pārobežu projekts, kuras ietveros mēs sākām ar 2 teritorijām, Lībiešu krastu un Suitiem, un tas bija 2019. Man liekas, pirmais gads, kad notiktais 2 teritorijās, un tad, kamēr tas projekts gāja, notika vēl vienreiz tanīs 2 teritorijās, un gāja baigi labi, un cilvēkiem patika, gan tie, kas uzņem, gan tie, kas brauc, un tad nāca Covid, vai ne? Un tad bija tā, kad mēs sēdējām, es atceros toreiz pie ministra, un mēs kaut kā sākām, ka vajag vietējo turismu, jo tagad redz neviens nevar atbraukt, ka kaut kā ir jāstāv. Baltijas burbulis. Lai cilvēki vienkārši braukt un kaut kur nebūtu izkustētos, un tad ministrs, es teicu par tām māju kafejnīcām un atvērtām dienām, tur visāds tās idejas bija tādām akcijām, un māju kafejnīcas iedzīvojās, tad Lija nāca ar to mārketingu savu daļu klāt, un mēs viņu uztaisījām pa apiem tādā, visu Latvijas akcijā. Jā. Un tad tas, man liekas, bija 20 vai 21 gads? 20. Vienu gadu viņas nebija tad dēļ Covid. Tad 21. nebija? Vai 20. nebija? Vienu gadu nebija, un pēc tam, jau 3. gadu bija visu Latvijas akcija, un mēs darījām to organizatoriskos darbus un vedām visus kopā un izdomājām, kā tas varētu visu Latvijā strādāt. Jāsaka, mēs tā baigi nekļūdījāmies pa visiem, vai ne? Jo baigi svarīgi ir, ja tu vienreiz kļūdies, tad baigi jālauž tā sistēma. Ko tik mēs tur sākumā nedomājām? Atceries, tur bija, vai taisam, ka Kurzeme vienās datumos, Zemgales citos datumos, respektīvi, kad visi Latvija sadalīta kaut kādos 4-5 datumos. Beigās sadalījās 44. Nē, un tad kaut kā laimīgā kārtā, paldies Dievam, ka mēs sapratām, ka jāļauj viņiem vienkārši pašiem izvēlēties. Un tas bija īstenībā ir... Tas veiksmes stāsts arī bija. Jā, es arī piekrītu. Ka viņi katrs izvēlās to savu datumu, tāpēc, ka vienam tur, kapu svētki, otram tur pilsētdienas, un trešam, tāpēc, ka izlaidums, piemēram. Kaut kāds katram ir iemesls, un tas ir pareizi. Kā LIA mēra šo pasākumu? Kādos skaidros emocionāli, kā jūs vērtējat šo pasākumu, teiksim, vienkārši ļaujat, lai dzimst uzņēmēja darbība, vai arī kaut kādos skaitļos tabulās liekat, kā ir? Jā, skaitļi mums ir ļoti daudz, un tiešām pētām dažādos aspektos, gan no apmeklētāju puses skatāmies, kas viņiem ir paticis, kas varbūt nav paticis, ko viņi gribētu mainīt, vai kādas ir tās tendences vērojams, piemēram, no apmeklētāju puses, vai viņi apmeklē tuvākos turismu objektus vai neapmeklē. Un skatāmies arī, protams, pašu saimnieku teikto, ko viņi no savu skatu punkta redz, piemēram, kas ir tie kaut kādi mīnus, tad cenšamies tos arī labot nākamajos gados iespēju robežās. Un tas tā vispār pasākumu mērīšana, tiešām notiek ļoti daudz un dažādos aspektos. Tas, ko mēs galvenokārt mēram, protams, ir kopējais apmeklētāju skaits. Tas ļauj saprast to projektu apmēru. Ir saprotams, cik daudz tas kopējais skaits ir bijis, teiksim, šajā gadā? Cik tas ir? 10 000, 5 000? Vairāk, ja nemaldos, 85
800. Tas nozīmē uz tiem 400 objektiem, kur bija piedāvāja šās mājas kafejnīcas 85. Tas ir labs, tas ir ļoti labs. Jā, mums ar tā liekas. Un tad, cik daudz apmēram Lija ieguldījums ir šajā te projektā, cik summā ar mārketinga un visam tam ir? Ieguldījums ir diezgan liels, bet es teiktu, ka tas ir vainagojies. Tiešām mājas kafejnīcas dienu vārds ir jau ļoti atpazīstams. Jā, tas jau ir zīmols. Jā. Un praktiski uz nākamo gadu mēs jau domājam, ka varbūt, līdz ko tas, tā kā tas vārds ir jau ieskrējies un jau zināms, tad varbūt pat ir mazāk līdzekļu jāiegulda, lai tas viss varētu jā, zīmola veidošana jau nav vajadzīgs tiks. Jo tas viss jau ir diezgan labi iestrādājies. Līdz ar to tad šobrīd mēs varam samazināt izmaksas, optimizēt to visu jau, un tas kuģis ir ieskrējies. Vai tie, kas piedalās vai arī plāno piedalīties, tā ir tikai viņu pašu iniciatīva, viņiem par to kāds vēl blakus maksā, vai arī to, ko viņi tirgo, ietirgo? Kā tas norit? Vai, teiksim, kur viņiem ir stimuls? Vienkārši stimuls ir parādīt savu sētu, parādīt savu saimnieci? Kur? Man liekas, ka galvenais stimuls ir, ka tiem cilvēkiem, kas, viņi pārsvarā ir tie, kas nav biznesā. Jā. Ir tādi, kas ir biznesā, un ir tādi, kas dara kaut kādu pilnīgi citu biznesu. Jā. Piemēram, ierēģņi. Jā, vai tur viņam ir kokapstrādes tur darbības. Jā. Un tad viņi to vienu sestdienu, svētdienu, un viņi grib uzņemt cilvēkus, viesus, un tu zini, ļoti liels cipars vai procents ir novadnieki, kas brauc pie viņiem ciemos no tuvāks un tālāks. Beidzot rādi atbrauc. Beidzot, un faktiski tā, ka beidzot es varu aizbraukt pie kaimiņu ciemos. Un jā, tā ir, paskatīties, ko viņš, kāda viņam tolete ir. Un es teiktu tā, ka, ka par biznesu mēs to laikam nevaram saukt. Un tāpēc arī valsts ieņēmuma dienests un PVD to uzskata, kā tā reģiona propagandas pasākumu. Mārketinga aktivitāte. Jā. Jo tā ir... Čeku nav tur, vai ne? Nē, čeka nav, un tā ir vienīgā diena, ka tiešām, ja tu esi uzņēmējs, ja tev ir kafejnīca, tad kā parasti. Bet principā tur nevienam uz pirkstiem neskatās, un tur tiešām vecmām var cept savus pankūkus un mazmēniņu taisīt saldo, kā viņai patīk no bērndārs. Jā, bet jautājums. Teiksim, es tagad klausos, un es gribu piedalīties. Ko man darīt? Man kaut kur zvanīt, tev zvanīt, vai man uz turismu informāciju? Ja es jau nākošā gadā domāju arī šo te paproju. Malacis! Jāsako līdzi ir Lija sociālajiem tīkliem un Lija mājaslapē. Tur mēs noteikti izziņosim jauno pieteikšanos uz nākamo gadu. Tā jāpiesakās. Tā pats izdomāja un tā nenotiek. Tur piesakās galamērķu koordinatori, tā kā, ja tu nevar vēlies koordinēt kādu lielāku galamērķi, tad lūdzu, bet ja kā kafejnīcas saimnieks, tad ir jāatrod tuvākais reģionālais koordinators. Ar kritērijiem vai bez? Tas no katra, manuprāt, reģionālā koordinatora ir atkarīgs, bet pārsvarā jau ir atvērts visām iniciatīvām un jebkurš var pieteikties. Tas kritērijs, ko mēs lūdzam tomēr ievērot, ka nevis, ka viņi iet prom no savas sētas, bet ka viņi tomēr ir savā sētā, savā mājā, ka tā ir tā mājas kafejnīca. Ka tas nav baznīcā vai, nezinu, tur... kaut kādā vietā, kas ir publiski pieejama kultūras namā, vai tā, ka tas ir tavas mājas, kur tu to kafejnīcu. Bet tu vari, piemēram, ar saviem kaimiņiem samesties kopā, un iet pie kaimiņu mājas, un tad tu, piemēram, klāji galdu, kaimiņš taisa, nezinu, siļķi marinē, un vēl trešais kaimiņš. Jā, es biju Igaunijā tieši tā, vienkārši ābeļdārzā bija. Jā, protams. Ābeļdārzā, un visi bija sanekuši savus kūkas, tējas, un viss kaut ko, un viss notikās. Tam izdomē nav robežu, un tas ir tas burvīgākais no viss tā, un jāsaka, ka tāds baigais bizness, tas, protams, nav, un labākā gadījumā tie saimnieki atpelna savus izdevumus. Bet tas ir prieks, un vēl arī tev dod iespēju izmēģināt varbūt tavā dvēselē, tu esi krodzinieks, un tev baigi gribās atvērt to kafejnīcu. Bet, arī ļoti profesionāliem pavāriem tā tālāk notiek dažreiz ķibles. Es ešu tas vasarā, un ja kāda, teiksim, saimniece, ne to ieberu un parauj, ko darat jūs ar to? Zini, kāpēc tam viss ir rundā? Mēs ar Agētu katru reizi, tas ir pirmais, kāpēc, ko mēs, nav nevienas sūdzība, visos šitos gados bijis, Tas ir labi, jo mums ir tā lekcija ar PVD, viena vai divas, kuru tomēr ir kaut kāda lekcija jānoklausās, jā? Obligāti visiem. Klātienē vai caur online? Online, jā. Bet ir ļoti liels pieslēgums, un es zinu, ka viņi arī pēc tam sūta to ierakstu.
tā PVD lekcija ir super noderīga. Pasties pats, tev noderēs. Jā, varbūt arī, zin kā, vīram, katram vīram, lai zin kā mājās. Tiešām forša, un viņi tik ļoti praktiski, vai nestāst, un kas ir, nu, tas ir visiem obligāti jānoskatās, un arī viņi dod piemērus, ko nevajadzētu likt gaudā, nu, kas ir riskanti. Es ļoti labi atceros tos laikus, kad taisīja Latgalē lielās kāzas, un tad vasarā nebija to leduskapju, vēl uz pagrabu veda ledu, kas bija kūdrā sargāts no ziemas laika, un tad varēja tikai nobrīnīties, kā tās 3, 4, 5 saimnieces ar visu pārtiku plus 30 grādos pabarot 300, 400 viesus. Nu, protams, ka gadījās kādreiz, un tad viņai kādus gadu, 2 nebija vairāk darba, viņai bija jāimigrē. Tur jau tā lieta, jā, ka ja kaut kas gadītos, saka, Dievs, tas ir baigi. Jā, bet, nu, patiesībā arī tie, kas ikdienā reāls biznes, arī tiem gadās, tā kā šeit jau, jā, bet, kad jūs runājat, nu, teiksim, varbūt tie, kas vēl nav paspējuši apmeklēt šīs te mājas, uz ko ir akcents? Uz kūkām, uz kotletēm, uz ko ir akcents vispār? Ko jūs esat ievērojuši? Vairāk ir domāts uz saldo, vai vairāk ir reāli tur kāds... Man liekas, dažādība ir tik liela, iedomājies kopā ar pār 500 kafejnīcām, tad tur var izspēlēt visu, tur ir gan latviešu virtuve, gan ārzem dažādas virtuves, saldie, sāļie, vegānie. Tāpēc arī, nu, tur ēdienu kartes ir pieejams, tu tiešām var izvēlēties, ko tu gribi ēst, un tur ir 1., 2., 3. arī tādi ir, un, piemēram, ir vietas, kur ir 5 kārtu vakariņas, ja, kad tu var pieteikties, un to taisa vien nu, tāda parasta sieviete un vīrietis, kas apdīv kopā. Un pēc tam nākošajā piedalās Latvijas saimnieces, ne? Jā. Bet piedalās arī Latvijas saimnieces, arī mājas kafejnīcās ir vairākas piedalījušās. Jā. Kāda ir atsaucība uz šo produktu no ārvalstniekiem? Vai jūs esat mēģinājuši, vai viņi ir iepludināti šajā sistēmā, vai viņiem ir informācija? Es kādreiz vienu prezentāciju angliski skatījos, tad es sapratu, ka kaut kas ir gatavots arī ārzemniekiem. Tad kāds ir šis te, vai viņi ārzemnieki arī uzķeras uz šo te mājas kafejnīcu lietu? Tā bija vairāk interesi no Lietuvas puses, kuri arī pierobežas joslā dzīvojot, bija pamanījuši šo akciju. Viņiem nav šobrīd, jā? Nē, Lietuvā nekas tāds notiek vēl. Mēs varētu ragīt, tu beigā tandēmā pārdot to ideju. Lietuvā, jā, bet kāpēc gan ne? Un viņiem bija šāda interese par šo kafejnīcu, uzzināt vairāk kafejnīcu dienām, kā tas funkcionē un kādu labumu tas nes tieši reģionālajai attīstībai. Un tad mēs arī laipni padalījāmies ar informāciju. Tā interese ir gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, arī īstenībā ļoti interesanti, diezgan liela interese bija arī no Lielbritānijas, ko es asociēju īstenībā varbūt ar diasporas latviešiem vairāk, jo šogad bija dziesmu un deju svētki. Un ļoti dažādu citu valstu pārstāvji arī labprāt apmeklē. Vai šim produktam ir izveidota arī atsevišķa mājaslapa, vai tas, kādā veidā tas, ja? Tiešām laba mājaslapa. Un kā viņi sauc? Mājas kafejnīca. Kafejnīca LV, jā. Ok. Es droši vien skatījos, bet es nekad nepaskatījos. Bet tiešām forši, un Lija ir uztaisījusi arī, ka tur ir pievienot klāt tie īpašie objekti, ko tu vari arī paskatīties pa ceļām, un arī reģionā, kur tu esi aizbraucis, nu, kad, es nezinu, 6 laikam tur bija katrā vietā. Jā, vidēji. Es sapratu, ka no vienas prezentācijas gandrīz katrs trešais arī ne tikai mājas kafejnīcas dodas, bet arī apskatīt apkārtējos. Ja reiz tu aizbrauc uz to Latgali, tad tu apskaties visu kaut ko. Un kas ir labs, es arī skatījos, ka 40% atgriežas atpakaļ pie šīm, nu, ja vienreiz paprovēja to produktu, ka viņiem nav tā kā viņi pirmoreiz, ka viņi 3 gadu laikā, ja 40% atkal brauc, tas ir ļoti labi, jo ar 20 parasti jau ir apmierināti, bet 40 tas nozīmē, ka tas produkts ir aizgājis tīri. Tas ir tas lielais iegūms, ko nes šīs mājas kafejnīcas dienas, un arī būtībā viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc arī Lija metās iekšā šajā projektā, jo tā vēlme bija iekustināt vairāk Latvijas ceļotāju, lai viņš dodas uz dažādiem reģioniem un varbūt no jauna iepazīst Latviju. Un tad mājas kafejnīcas dienas strādā kā tāds labs āķis, aizdoties tur, apskatīt šos tuvējos turismu objektus un saprast, jā, šeit tiešām ir daudz ko darīt, šeit ir skaisti, es labprāt atgrieztos, paņemt līdzi vēl citus draugus radus. Un jā, tas tiešām pēc aptaujas datiem uzrādās, ka cilvēki... Katrs 10. ir paņēmis arī naktsmītni. Jā.
Bet, man liekas, ka svarīgi ir arī tas, ka tā akcija dod mums, latviešiem, iespēju vienkārši, mums katram pieņemami, saprotami, iespējami, gan maciņā, gan faktiski arī psiholoģiski un filozofiski pieņemt to un aizbraukt ciemos un būt kafejnīcā. Baigi daudz taču cilvēku nesaņemās iet uz Rīgas restorāniem, jā, vai Siguldas restorāniem, bet reku pie Mirtas tantes, kāpēc nē, jā? Varbūt visu laiku ir dzirdējusi, ka viņa ļoti labi tur bērni ir skraidījuši un teikuši, ka labas pankūkas ir, bet pats neesi nekad... Jā, klimpas nogaršo. Pats neesi paprovējis, un tagad ir tāda laba iespēja aizbraukt, saicināt radus, lai viņa tomēr arī kaut kādu naudu noliek, jo savādāk sabrauc vienmēr uz Lietuvu. Faktiski par to naudu nekad nevienu, es tā vismaz mēs neesam piefiksējuši, ka kāds teikt, baigi dārgi. Nav tādas. Jā, es piekrītu, ka tur tādas cenas. Un man arī, es esmu dažus apmeklējis, un man arī ļoti patīk, ka šajā visā procesā tiek iesaistīti pilnīgi gan arī visi ģimenes locekļi. Jā. Mazie bērni tur skaties, aizskrien traukus, aiznes un jau mazgā kaut ko. Un tas ir... Cik ir tā visa lieta, teiksim, skatoties no jūsu skatu punkta, ir ar tolšu, jo tomēr tur, kur ēt, cilvēkiem arī brieži gribas uz tolti, kā tās ir, jo tomēr tās ir privāti mājas, un vai šī ir bijusi problēma, vai nav bijusi problēma? Viena no mūsu apmācībām ir par praktiskām lietām, kad, un toaletes, un kur rokas nomazgāt ir viena no, arī PVD, man liekas, kad to min, kad ir obligātā prasība, ka tur ir jābūt gan, kur rokas mazgāt, gan toaletēm, ja? Un, tā ir higienas prasība, bet nav arī nevienas sūdzības, tie saimnieki tiešām padomā, un tur, tiešām viss ir izdomāts pa smuko. Jā, es vienu no saviem radniekiem zinu, ka Vidzemes pusē, man liekas, ka jau 2 nedēļas iepriekš viņš sāka gatavoties tam un tā nopietni. Un es arī sapratu, ka tur naudas lieta nav, bet viņam bija interesanti iesaistīt savus bērnus un mazbērnus, un viss tajā procesā noritē. Vai ir kaut kādas reģionālās atšķirības, teiksim, esat pamanījuši, varbūt Latgale kaut kā dara savādāk, Kurzeme dara savādāk, vai Vidzeme dara savādāk, vai arī turistu plūsmas ir kaut kā savādāk, vai no šīs skatu punkta esat kaut kā bišķi kaut ko pamanījuši? Varbūt uz Latgali brauc visi prasa šmakovku, kap šmakovku. To prasa, jā, bet to prasa arī bez mājas kafejnīca. Man liekas, ka tie, kas brauc uz Latgali, tie brauc uz ilgāku laiku, tā kā vairākas dienas tomēr, un Arti Gustovski satiku vienā pasākumā, viņš man piedziedāja visu pilnā, viņš bija Latgalē. Man arī to pašu, pilnīgi pārlaimīgs. Pilnīgā starā, jā. Bet es domāju, ka tā, ka varētu teikt, tie gan dara super un tie nevisai, tā gan mēs nevaram teikt. Bet vai domāju, varbūt piedāvājumā ir kaut kādas atšķirības, varbūt latgalieši liek uz speķi vairāk, vai tas nav tā? Pagaidām katra saimniecība ir unikāla un katra piedāvā. Tieši tā, vairāk tā, jo, protams, tās reģionālās atšķirības ir manāmas un sklandrošas vairāk, Kurzemē varēs baudīt. Bet tiešām katra kafejnīca ir diezgan unikāla un atrast tādas vadlīnijas, kas ir tīri Kurzemē raksturīgi vai Vidzemē, laikam būs sarežģīti. Jā, arī ir cilvēki, kas, piemēram, iepriekšējā gadā ir iemīlējušies Gruzīņu virtuvē, bijuši ceļojumā, uz Gruziju vai uz Spāniju, un tad uzliek tās mājas kafejnīcā, viņiem Gruzīņu virtuvi un fuši. Jā, ļoti labi. Arī varbūt citautnieki arī mēģina kaut kādu savu virtuvi. Bet ir bijuši tādi piedāvājumi, jā? Jā, šogad es zinu, ka Saukrastos bija Gruzīņu virtuvi, to taču nezinu. Es gribētu aiziet pie čigāniem kādreiz paēst, reāli. Jā, jo es nekad neesmu pie viņiem ēdis. Būtu interesanti, ko viņi iet un kā. Tā kā nākošajā gadā būtu jāuzrunā kaut kāda čigāņu ģimene, lai viņi uzlūdz. Reāli būtu interesanti aiziet, jo es nekad neesmu nevienā restorānā bijis. Man interesē tā virtuve. Es domāju, man drausmīgi daudz tautību dzīvo Latvijā. Jā, bet vajadzētu arī daudz to dažādību mums. Man liekas, ka tā mums pietrūkst. Bet tagad jau ir apmēram 3 gadu pieredze. Ko jūs uzskatāt, pie kā vajadzētu nākošajos gados piestrādāt? Kas būtu tas, lai, teiksim, katru reizi, lai dimants spīdētu un viņu vajag pulēt? Teiksim, pie kā būtu vairāk jāstrādā? Man tā lielā vēlme ir tiešām vērst vairāk to visu uz tādu plašāku sadarbību un tādu varbūt jau profesionālāku sadarbību.
Šis ir tāds hobija projekts daudziem, bet piedalās, to visu izmanto arī vietēji mājražotāji vai mazāki uzņēmēji. Blakus mājas kafejnīcai, piemēram, atverot tādu nelielu savu standiņu un ļaujot nodegustēt kādu jaunāko produkciju. Un man gribētos, lai vairāk un vairāk tas tīkls savijās vietējo starpā, ka viens ar otru sapazīstās, sadarbojās, kooperējās, lai tas aspekts vairāk darbotos. Ir apmēram 30% kaut kādā formā sadarbojušies, vai nu informācijas snieguši, ka tepat kaimiņos ir tāds liels uzņēmējs, viņu var apmeklēt, apciemot, vai arī iegādājušies viņu produkciju vai kaut vai pie dekorā pielietojot kaut kādu vietējo produkciju. Tādas tendences ir, bet noteikti to var attīstīt un darboties, virzīties tālāk šajā virzienā. Es, piemēram, dzirdēju vienu baigi labo piemēru. Sapcīt ļoti bieži rādio, tie lauku cilvēki, kas stāsta kaut kādu, tur ir mums visāda rādio raidījumi par laukiem un ārpus Rīgas, un gandrīz katrs stāsta, es šogad piedalījos mājas kafejnīcās, un tad, piemēram, viens no tiem stāstiem man baigi iekrita sirdī, un tā bija saimniece, kas ražo sieru, un viņš saka, vai tās mājas kafejnīcas, viņai ir kolosāla iespēja pamēģināt, kas tautai garšo. Un viņi uzliek savus 7 dažādos sierus nodegustēt, un paskatās, kas iet, ja? Un tā ir vienkārši plūsmas izmantošana, jo tiešām apmeklējums ir liels. Cilvēki ir labā garstāvoklī, viņi nāk, viņi garšo, viņi kaut ko nopērk, viņi tev pasaka atpakaļ, kā viņam garšo. Un šito izmēģinājumu, lai ka latviešiem tiešām vairāk vajadzētu izmantot, Agita ir pilnīgi taisnība. Cik daudz mēs ar igauniem, tā kā ja mēs to ideju esam paņēmuši no igauniem, tad cik daudz mēs kooperējamies un mēs gribam, lai mūsēji brauc turp un viņi brauc šurp. Vai tāds kopprojekts? Igauniem tādā līmenī, kā viņi baigi greizsirdīgiem. Tas ir normāli, jā. Viņi beidzot, mēs kaut ko darām labāk nekā viņi, un viņi to ļoti labi redz, un viņi ļoti novērtē, kad Lijā ir iesaistījies, un, protams, kad bez Lijā finansiālā atbalsta, un arī faktiski arī tīri praktiska darba, ko Agita un viņas kolēģi veic, tas nebūtu iespējams. Līdz ar to mums viņi ir daudz vairāk mērķtiecīgi plānot un aizsniedzama. Kamēr Igauniem viņi ir senāka tradīcija, viņi ir daudz patstāvīgāki, kā saka, katrs no tiem reģioniem varbūt daudz vairāk dara pats, jo ir spiesti darīt vairāk pats, bet viņus daudz mazāk kaut kur vienotā tīklā arī atrod, ja? Tur plus un mīnus ir, bet, un tas, ko Agita sāk teikt, kad tu prasīji, ko vēl vajadzētu darīt, es domāju, ka tagad ir laiks, kad tiešām tas brands ir izstrādāts, ka viņš ir atpazīstams, ka viņam ļoti pozitīva publicitāte, ka cilvēkiem vienā un otrā pusē viņi ļoti patīk. Un arī ar to pašu Igauniju mēs varētu labāk sadarboties, bet tas, kas ir vairāk vajadzīgs, ir, kad vietējā, tas reģionālais, veidojums, kas to taisa, ne jau vienmēr tas ir novads vai pagasts, tas ir Gauvas Nacionālais parks vai Vaslaicenes aizsargājuma ainava apvidus vai Pierīgas kaut kādas kopā sanākuši reģioni, ka viņi vairāk paši darītu, lai teiksim, tas mārketings izskanētu vairāk un varbūt drusku vairāk arī tad novērtētu, jo bieži, gaida, kad tā liek kaut ko sāks, pats sāc, tev ir visi tavi sacīkli un varbūt nākiet kopā reģionālā vairāk un daži to dara ļoti, ļoti labi. Man skatījumā, no Travelņas puses mēs redzējām, ka tieši turisma informācijas centri, man liekas, arī bija tie vislielākie organizatori, kas vienmēr iesūtīja. Ļoti atšķirīgi. Jā, iesūtīja un bija arī tādi, kuri iesūtīja neviens novads, bet 2-3 novadi bija apvienojušies un tad noteikuši tās dienas. Un man liekas, ka ļoti labi bija tā, ka tas izsajāts bija pa visu gadu, jo arī tajā prezentācijā, ko es redzēju, tur bija arī kā viens no faktoriem, ka mēs tādā veidā varam iesākt ātrāk turisma sezonu un vēlāk viņu arī beigt. Ziemas laikā pagaidām vēl nav. Grūti ir, jo pārsvarā, jo tomēr viņi visi ir ārā. Mēs par šito daudz runājam arī ar tiem vietējiem cilvēkiem, īpaši to uzņēmējus bieži, kad taisam ziemā, bet viņi visi, tā kā tu saka, ābeļdārzā, uz luķīšiem pārsvarā tas ir ārā, un pat tad, kad ir septembris. Jā, bet no otras puses, es domāju, kā tā eksperimenta veidā varētu kādu ziemu paprovēt, jo ir tā vīna, karstvīna dzeršana,
Un tomēr vajag vismaz kaut kādu vigvamu vajag, kaut kādu lapenu. Tas prasa lielāku sagatavošanos. Nu jā, varbūt arī tie kas Ziemassvētku tirgi notiek, varbūt tā varētu pārcelties, Rīgā to nē, bet es domāju tā kā reģioniem. Kaut gan tajā ziemas laikā, tas tālākais maršruts, man liekas, ir lielākai daļai līdz 100 km. Un arī, tas ēdiens ātrāk atdzies. Tur ir vesela rinda ar lietām, kas nāk līdz, kas ir daudz grūtāk un dārgāk uzturam, jo viss jau tas ir uz tādas robežas ar risku, ka viņi iegulda un nedabū atpakaļ to naudu. Bet, redzi, skatoties uz to entuziasmu, es saku ar tiem cilvēkiem, kuri ir piedalījušies, pa lielākā daļai, lielākā daļa, man liekas, kuru es runāju, viņi teica, ka tur nav biznesa, bet viņiem tas prieks ir sagādāts, ka viņiem bija nodarbe, un bērni ir runājuši līdz pat skolas laikam, un viņiem tas, ka viņi jau nākošo gadu plāno, ko viņi varētu piedalīties, un ar ko viņi varētu, ka tas ir par labu nāk, tai visai ģimenei. Tad, tas ir tāds reāls piedzīvums, jo reti kā, daudz rīko ballītes mājās, bet daudziem tā ir vienīgā balle, ko viņi ir uzrīkojuši un pamēģinājuši savus spēkus. Jā, tomēr būsim atklāti, ja būtu baigie zaudējumi, šitā lieta neietu, ja? Mēs neesam ar baigiem uzkrājumiem, mēs neesam, arī griboši ieguldīt kaut kādā ballītē, baigos līdzekļus. Ja viņš pareikina, ka 2 nedēļas viņš tur ir strādājis, labi, tas jā, mēs joprojām nerēķinām savu darbu. Tas ir ok. Jā, darbs. Bet, ja te jāpērk ir gaļa, olas un cukurs un tā. Jā, par daļiem ir savs. Tas, tu domā, neko nemaksā. Nē, tas maksā. Tas maksā. Bet, tomēr tas augas tīruma. Oi. Tomēr tas augas drusku savādāk. Bet tomēr tā tendence arī, cik skatāmies, tad pārsvarā ir plānojuši mazāk apmeklētājus nekā realitāte beigās tas izvērtās. Tomēr tas pieprasījums ir bijis lielāks pārsvarā. Tā kā tā ir tāda pozitīva tendence. Vai viņiem ir iespējams kaut kā digitāli pieteikties, lai arī tiem saimniekiem būtu iespēja, saprast, kas pie viņa piesakās, digitāli, tā kā mēs aplikācija mobilī, vienkārši es piesakos, ka es braukšu uz turieni. Digitāli, ne digitāli, tur jau baigi atkal, baigi ieguldīt kaut kādā. Es domāju, nākotnē vairāk. Bet vispār viņi piesakās. Ja? Neviens nebrauc. Piesakās dažādi, gan zvanot, gan uz e-pastu rakstot. Jā, bet... Piemēram, tad, kad viņi tur, tad man liekas, ka Lijai vai tai reklāmas aģentūrām, kas ir strādājuši, bijuši visādas idejas, kā skaitīt savus apmeklētājus, tur liek akmentiņus groziņā, visādi skaita. Bet uz pieteikšanos, jāsaka, bet to jau, man liekas, arī cilvēki tagad ļoti labi saprot, ka viņi nebrauc uz restorānu, kam ir visu laiku bārmanītes un visu laiku virtuve vaļā, ka tā saimniece, viņai ir jāsagatavojās un viņa arī grib zināt, cik pie viņas atbrauks, un līdz ar to pārsvarā jau piesakās. Ja ir bijušas sūdzības, par ko ir bijušas sūdzības? Lēni apkalpo, bet tas man liekas ar tāds jocīgs, bet ir bijis tāds, ko tu esi dzirdējusi? Tā ir jāpadomā. Ir bijis, kad ir dārgi. Jā, ir dažies, es redzēju, jā. Tad tie cilvēki domā, kad ir pilnīgi ka vienam, ja viss jābūt par 1 eiro. Kā tu saki, ka pats audzēt, tad pavēl. Nē, pagaidi, kas vēl? Varbūt ir tā neapmierinātība, ka ir jārezervē, jo tas tā nav tāda ierasta. Ka es aizbraucu un nekā vairs nebija. Jā, ka beidzās, jā, tas arī, es arī pats esmu pieredzis, ka es visu laiku skatījos uz to kūku, tā rinda iet, un es skatos, un nav vairāk tā kūka. Un tad jāņem kaut kas tāds, ja tu esi stāvējis rindā, tad tu saproti, ka tā kūka garšīgā ir aizgājusi vienkārši. Jā, citreiz liekas, vajag normēt katram tikai 1 gabalu, nevar tā kā paņem kāds 6 gabalus, jo daži jau paņem tā kā mājās paņem. Paņem tā kā paprovēt un vēl 6 tos kūkas gabalus līdzi. Vajag kliegt. Jā, un es arī to darīju, es teicu, ka man vienu kūku vienās rokās, vai ne? Jā. Ja vēl pie geogrāfijas, kuri reģioni ir te aktīvākie bijuši šobrīd? Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale, Sēlija? Sēlija ir ļoti aktīva māju kafejnīcu skaita ziņā. Vispār jā, es piekrītu, ka es arī pamanīju no publicitātes, ka Sēlija bija ļoti aktīva. Jā. Bet ir tāda atsevišķa reģiona, kas vienmēr izceļās ar daudzām kafejnīcām, piemēram, Valmiera, vai ne?
Jā, Ventspils, piemēram. Kas ir tukšais? Bija kāds, kur... Piemēram, kas man vienmēr pārsteidz, ka, Saukrastos, kur varētu būt vairāk, tur ir ļoti maz kafēnijas. Viņas ir izcils tās, kas ir. Jā. Bet viņu ir, manuprāt, pa maz, jo viņi parasti arī taisa tādā ejošā laikā, un viņām ir ļoti liels pieprasījums un liela interese, bet tur varētu būt vairāk. Tāpat varētu būt Pierīgā vairāk faktiski, vai ne? Kaut kāda, nezinu, Salaspils un Mārupe, un, kāpēc nē? No šī gada, kas tev vislabāk iegaršojās? Kas bija tāds pārsteigums? Tu zini, es šogad nepaspēju ne uz vienu kafēnīcu. Neticami. Jā. Laikam pat labi gatavo. Nē, pagaid, tā nav taisnība. Nē, man patika, man tā draudzene, kas ir Sandra Ošiņa, kas ir blogeri, viņa teica, ka viņa ir atradusi ēdienu, ko viņa nav zinājusi, ka kāds vēl Latvijā māka sagatavot. Mums ir bijis mājas kafēnīcās, tur piekrastē vienā mājā. Jā, un tev? Kocānos pie visfantastiskākā pupiņu zupa, kuras joprojām pieminu un gribētu recepti iegūt, jo tas bija kaut kas neaizmirstams, tiešām ļoti garšīgi. Vispār, visa šī ideja man pašam personīgi ļoti labi patīk, jo, un ja viņa virzīsies arī turpmāk tā, ka caur šīm mājas kafejnīcā mēs arī dabūjam nogaršot kādus ļoti senus vecmāmiņu receptu veidotus, jo kā Mārtiņš Rītiņš bija viens no tiem, kas ļoti bieži brauca pie latviešu lauku saimniecēm, lai dabūtu to ievārījumu, lai dabūtu kaut kādas īpašās garšas, kuras mūsu modernajā laikmetā, viņas nonevilējas, jo, ja mēs paskatāmies arī kāzu galdu, bēru galdu, bieži vien viņš jau ir 30, citreiz pat vairāk procenti ir Maxima vai Rimī, jo tu redzi, ka siers tas jau nav, tad, ja es atceros vēl 30, 40 gadu atpakaļ, tie galdi tur vispār no veikala gandrīz vai nekā nebija. Tortes, man liekas, vienīgi tās tauku tortes sviesta, tur tās bija. Bet tas, es domāju, ka ja mēs vairāk un vairāk akcentētu un stimulētu, ka kāds nāk ar savām vecmāmas receptēm, nezinu, ka tās pašas desas ir vēl cūkas zarnās un vēl kaut kā tādas lietas, kuras mēs nepazaudējam, jo agri vai vēlu, tas leduskapis mums nepiepildās tikai ar savējām. Svarīgi jau ir ne tikai to, ka tu taisi pa vecam to veco receptu, bet tā konkrētā recepta, ko tā Sandra bija izvilkusi, bija ar mūsdienu pieeju tam ēdienam. Tas arī ļoti labi, tas svarīgais, ka tie saimnieki mēģina to vecmāmas receptu uztaisīt mūsdienu garšā. Un arī, piemēram, tie vienkārši ēdieni, kas tagad ir ārprātīgā modē, mēs bijām, tas bija iepriekšējā gadā. Kas ir vienkārši ēdieni? Tādu, piemēram, ugunskura zupu. Okay. Jā, tā ir, modes lieta, tagad, viņa nekad nav bijusi, kā saka, zemē metama lieta, bet tagad viss, kas ir taisīts dabā, ar dabas veltēm, no meža, no pļavas, protams, no sava dārza, bet tās visas mākas mums vajadzētu vairāk atjaut. Tagad ir slavenākais pavārs, Regnārs, kas gatavo dabā, un tad tas ir tādā pieprasījumā, ka, kāpēc to nevar vairāk cilvēku darīt, un māk arī. Un mēs arī bijām, tā omulība, kas ir ap to ugunskuru, vai ne, un cik mums ir labi vasarā, bet tagad rudens pusē, kad ziema nāk, tad tas ugunskurs ar to zupu, mēs pat nogājām jūrtaku 20 kilometrus un, 15. Un beigās gribēs domāt. Un beigās bija tā ugunskura zupa, un tas ir tik omulīgi, un visiem patīk, visi pēc tam mazliet pēc stūmiem, bet nekas, vai ne? Jā, ļoti labi, jā. Tas svaigais gaiss dot tai zupai. Jā, tieši tā, vai ne? Tieši tur tad var arī salost, pabūdas. Un tad visas tās lietas, ko mēs latvieši mākam taisīt, visas zāļu tējas, ārā taisītas uz ugunskura vai kaut kādā no pļavas lasītas, vai viņas pat nav izkaltētas, turpat savāktas pļavā, un mēs zinām, kā viņas taisīt. Šitās visas lietas ir tādā modē tagad. Jā. Kāds ir novēlējums nākošajam gadam? Ko jūs gribētu novēlēt gan tie, kas apmeklē, vai arī tie, kas plāno atkal piedalīties vai pa jaunam piedalīties? Kāds ir novēlējums?
Nu, lai turpina pieteikties un piedalīties un ar tikpat lielu tādu viesmīlību arī turpināt šo tradīciju. Jā, un es teiktu, kad vajag spēt izmantot to, ka cilvēki grib braukt, grib apmeklēt, grib no uzņēmē darbības puses vajag mēģināt vairāk riskēt, un tā ir tā reize, ka tu vari riskēt ar visu kaut ko, kas tev ir interesanti nomēģināt uz to publiku, kā iet, ja? Jebko, kaut vai dziesmu jauno, ko tu esi apsvērējis, varbūt patīk. Jā. Nu ko, es arī to pašu saku, ka nākošajā gadā noteikti jāpiedalās. Starts varētu būt ar kuru mēnesi? Ar šī gada beigām, jaunā gada sākumu. Pieteikšanās, bet pat paša pirmā akcija, kad varētu būt aprīlī, maijā, kad varētu būt pirmais... Nu, parasti jau ap to jūliju cilvēki grib jūliju. sākt. Es domāju, jau uz aprīlī, un tu biji domājis, ka es aizbraukšu kāds... No labi, tad ar jūliju. Nē, nu var jau, vai ne? Sākt, ne? Var arī, protams. Bet var kāds pieteikties, vai ne? Saka, mēs sāksim, tā kā varbūt tā kā mārketinga būtu atšķirība, baltās vārnas princips, nav nekāds aprīlī sākies. Jau lieldienas sagaida un lieldienās sākas mājas kafejnīcas ar olām daudzīšanu. Ne, strausa olas atnes, pīles olas, zosas olas un sāk daudzīties. Jā. Nu ko, es saku paldies, tad Agita Birziete, Asnāta Ziemele, Aivars Mackevičs, visu labu!